Labdien, dāmas un kungi! Man ir tiešām liels gods, ka atkal Lielajā Dzinterā pulcējās uzņēmēji, lai diskutētu par pilsētu, novadu, reģionu izaugsmu nākotnē. Jāsaka tā, es tā īsti nesapratu parlamentārā sekretāra viedokli par rūgto kafiju. Es domāju, par to mums vajadzētu vairāk paanalizēt, padiskutēt, jo Liepājā arī ir bijusi cukurfabrika. Ja mēs to saliekam kopā, tad tīri teorētiski sanāk, ka Liepājā dzīve vienmēr ir bijusi saldāka, ne tik rūgta, kā parlamentārais sekretārs minēja. Bet mūsu gadījumā tad es gribētu padalīties ar dažām lietām, kuras... Jā, tātad tas, ko es gribēju nedaudz ieskicēt, tātad mums ir attiecīgi par pilsētu izveidojusies diezgan strateģiski 6 virzieni, ko mēs patreiz vēlamies attīstīt un pilnveidot. Un, protams, es domāju, jebkura pilsēta šajā valstī uzskata, ka izglītība ir numur 1. Un tāpēc arī mēs esam ļoti rūpīgi izveidojuši arī pilsētas izglītības stratēģiju. Un pagājušajā gadā pirmo reizi pēc PSRS sabrukuma mēs uzsākam arī jaunu bērnu dārza būvniecību. Pirmais ir jau uzbūvēts Liedagielā, un patreiz mēs jau esam sagatavojuši visu finansējumu un arī izkontaktējuši projektu, lai uzbūvētu vēl vienu jaunu kompleksu, kas ir bērnu dārzs, plus nākotnē arī skola, plus nākotnē arī inovācijas un zinātnes laboratorijas. Mums ir liels prieks, ka mēs esam arī pakāpeniski sakārtojuši pilsētā augstākās izglītības infrastruktūru. Šodien mums ir nopietni sadarbības partneris, kas ir Rīgas Tehniskā universitāte. Tas nozīmē, ka arī augstākā izglītībā ir redzams pārmaiņas, kas sakārtos zinām mērā arī pilsētas loģiku izglītības sistēmām, jo mēs nevaram būt pilsēta tikai un vienīgi vienā sektorā. Mums ir nepieciešams šis starpdisciplinārais piemērs, kur līdzās skolotāju sagatavošanai, kas ir ļoti būtiska prioritāte pilsētai, mums stāv blakus arī ražošanas, inženieri, tehniķi un citas nozares, kas pilsētā ir svarīgas. Protams, mēs pilsētas savā starpā konkurējam par prātiem, par izglītotiem cilvēkiem. Un jāsaka, ka viena no Liepājas ambīcijām ir palielināt iedzīvotāju skaitu, lai mēs varētu pavairot mūsu uzņēmējdarbības un pilsētas resursus. Un to mēs varam izdarīt gan būvējot bērnu dārzus, gan arī būvējot jaunas mājokļus. Tāpēc mēs esam atvēlējuši pietiekami plašu pilsētas teritoriju, ļoti ekskluzīvu pilsētas teritoriju pie pašas jūras, kurā mēs esam veikuši jau plānojumu. Tagad esam ķerušies klāt pie tehniskās dokumentācijas izstrādes, kas ir ceļi, inženieru komunikācija un citas lietas. Un mēs aicināsim uzņēmējus nākt Liepājā un būvēt mājokļus liepājniekiem un jauniem liepājniekiem. Tā ir mūsu ambīcija. Mēs pakāpeniski soli pa solim ejam uz priekšu. Mēs tiekamies ar visiem Latvijas vadošajiem mājokļu tirgus attīstītājiem, diskutējam, kā labāk un ātrāk to izdarīt. Otra, protams, būtiska lieta, lai veicinātu un vairotu pilsētas ekonomiku, ir savienojamība ar citiem reģioniem un citām pilsētām, citiem novadiem. Tāpēc mums ir svarīgi gan auto pārvadātāji. Man ir liels prieks, ka Luksexpress ir izvēlējies Liepāju kā bāzes vietu uzsākt reģionālos pārvadājumus starp Liepāju un Rīgu. Mēs diskutējam ar Luksexpress arī par atzaru uz Klaipēdu, kas iedot jau šo reģionālo griezumu. Otrs, mēs esam panākuši to, ka starp Liepāju un Rīgu ir atjaunota pasažieru pārvadājumi dzelzceļā. Mēs esam uzsākuši diskusiju ar Air Baltica, kas sāks saucamos pop-up reises uz 2 nozīmīgākiem vasaras pasākumiem Liepājā šajā gadā kā izmēģinājumu, lai tālāk jau diskutētu ar satiksmes ministriju par de minimis un atbalsta programmu reģionāliem pārvadātājiem pēc būtības. Protams, ir jāsaprot, ka, lai pilsēta attīstītos un augtu, ir nepieciešams mugurkauls, un mēs savu mugurkaulu pakāpeniski veidojam.
ar to cilvēku atbalstu, kas ir šeit zālē. Šeit es redzu gan Ines Kurvinu, kas ir strādājusi daudzus gadus rūpniecības attīstībā, gan Uldis Hmļevskis, kas aktīvi darbojās pie industriālā parka attīstības tieši jaunā metalurga teritorijā, Jānis Lapiņš, kas ir iedevis iedvesmu jauniem projektiem pilsētā, kas saistīti ar ūdeņraža attīstību. Un to visu patiesībā jūs šeit zālē palīdziet pilsētā veidot un attīstīt. Mēs esam unikāli ar vairākiem tādiem jaunākiem projektiem pasaules vēsturē, kā piemēram ūdens termināls. Šis ir pirmais ūdens termināls, kas top pasaulē, kur ar Liepājas ūdeni tiks apgādāti tie reģioni, kur ir nepieciešams dzeramais ūdens. Un tas būs termināls, kas jau ir uzbūvēts un nodošanas stadijā, un ar kuģiem pakāpeniski tiks veikta šāda veida ūdens piegāde tiem reģioniem, kas ir nepieciešams. Protams, tas arī norāda uz to, ka mums ostā transformējās kravu struktūra. Mēs pārējām vairāk uz draudzīgākām kravām. Iedomājieties, vairāk kā 3 miljonu tonnas ūdens ir gandrīz 1/3 daļa no ostas apgrozījuma šodien. Vēl viens inovatīvs projekts, ko strādā Liepājas speciālā ekonomiskā zona, un es ceru, ka Uldis Hmļevskis par to vairāk izstāstīs, tas ir cīņa par to, kura pilsēta Baltijas jūras reģionā būs par bāzes vietu vēja parka attīstītājiem, lai nodrošinātu visu apkalpošanu un būvēšanas stadiju. Mēs esam iekāpuši jaunā tematikā, kas ir kopīgi ar privāto sektoru strādājam pie ūdeņraža rūpniecības, būvniecības. Un vēl tam papildus ir inovatīvs projekts, kas ir kopīgs ar uzņēmumu Fokker. Mēs mēģināsim nākotnē testēt Fokker lidmašīnas Liepājas pilsētā, par ko arī mani kolēģi vēlāk izstāstīs. Turisms ir neatņemama pilsētas sastāvdaļa. Mēs katru gadu cīnāmies starp Jūrmalu un Liepāju. Dažbrīd uzvaram, dažbrīd zaudējam, bet Liepājas potenciāls ir pilnīgi skaidri redzams, un mēs šīs ambīcijas gribam paplašināt ar papildus investīcijām pludmales infrastruktūrā. Mēs šogad uzsāksim atkal pludmales investīcijas programmu un investēsim vairāk kā 1 000 000 eiro, lai pludmale būtu pieejamāka, ērtāka, patīkamāka un arī drošāka. Un, lai piesaistītu turistus, protams, ir nepieciešams naktsmītnes. Naktsmītnes Liepājā ir ar pieaugušo tendenci. Tūlīt jau Radisons ir pieņēmis tādu galīgo lēmumu arī būt Liepājas pilsētām, bet tajā pašā laikā atzīmst arī spā tradīcijas, wellness tradīcijas, un šis ir viens no mūsu ēnkuru projektiem pilsētas parkā, ko Lietuvas attīstītājs vēlas īstenot šeit, Liepājā, lai vairot šo ekonomisko jaudu pilsētā. Tas, ko es gribēju teikt, Liepāja ir maza pilsēta, bet tajā pašā laikā ar visām iespējām, ko jebkurš varētu vēlēties. Mūsu starptautiskie mērķi ir Eiropas kultūras galvaspilsēta 27, bet 2 pasākumus, ko es noteikti gribētu pieminēt, tas ir rallijas čempionāta posms Liepājā. Visi esiet laipni aicināti, izbaudīt Liepājas skaistumus, bet rezervējiet viesnīcas ārpus Liepājas, jo Liepāja vairs nav. Un otrs ir Summer Sounds. Brauciet, izbaudiet Liepājas pludmali, izdzeriet kādu labu Liepājas kokteili un apdomājiet par jūsu investīcijām nākotnē vēl vairāk Liepājas pilsētā. Lai jums laba diena, rūgta kafija ar cukuru. Paldies!